turpinās. Garīgā attīstība ir ļoti sarežģīts process, ilgs process. Šeit ir daudz tradīciju, daudz metožu. Ir svarīgi ievērot kaut kādu vienu un viņai sekot, bet arī apkopojot daudzās prakses, tradīcijas, kas uz planētas Zeme eksistē, ja mēs pavērojam, ir kaut kādas lietas, kas viņām visām ir kopīgas. Kaut kādi principi, kas viņām visām ir kopīgi. Viņi tiek formulēti dažādos formās un veidos, bet tomēr. Tad par tiem metodēm, par tiem principiem, kas ir ļoti svarīgi, tad garīgajā ceļā, neatkarīgi no tā, kādu metodi, veidu, virzienu un tradīciju jūs ejat. Pirmais tā ir pieņemšana. Tas ir, kad jebkuru situāciju, cilvēku, notikumu pieņemšanu tādu, kādas viņas ir. Tu saproti to, ka viss, kas pasaulē notiek tāpēc, ka tam ir jābūt, un tu to pieņem. Tā ir garīgā izaugsme, ka tu spēj pieņemt jebkuru notikumu, jebkuru cilvēku. Jā, notiek dažādi kāri, slepkavības, slimības, nāves, ko? Tad laikam kāds saka, ko man tad tas jāatbalsta? Ir divas dažādas lietas, pieņemt un atbalstīt. Tev nav jāatbalsta laupīšanas, slepkavības, izvarošanas. Nē, tas tev nav jādara. Bet tu viņus pieņem. Tu nesāc tiesāt Dievu un nenostājies konfliktā ar Dievu, kāpēc Dievs ir pieļāvis karu. Izgaismo savu iekšējo tumsu, ir vēl kaut kādas lietas, kuru dēļ tu nezini, kāpēc notiek šīs lietas, ka viņiem ir kaut kādi iemesli. Un tas, ja tu šos iemeslus nezini, tas nenozīmē, ka šo iemeslu nav. Būt pieņemšanā tas nozīmē piekrist notikušiem, piekrist dievišķiem procesa gaitai un nemēģināt konfliktēt ar Dievu. Sākt stāstīt, ka te pasaule ir sajukusi prātā, paga. Dievs radīja pasauli, tu tici Dievam. Bet tajā brīdī tu saki, ka pasaule sajukusi prātā, ka pasaule ir slikta, tad Dievs nemācēja radīt pasauli, viņš nezināja, kādu pasauli radīt, un tu zini. Ja tu esi tik gudrs, ka tu zini, kādu pasauli radīt, tad kāpēc tev dzīvē ir problēma? Ja Dievs radīja kaut ko, visu radīja Dievs, ja jūs tam piekrītat. Ja jūs to noraidiet, tad šai diskusijai nav jēgas. Ja tu piekrīti, ka Dievs ir visa avots, tad viņš radīja visas tās lietas, kuras tu redzi un dzirdi. Un ar kaut kādu iemeslu. Iemeslu izzināšana ir process, viens posms garīgajā izaugsmē. Nākamais princips, kas ļoti svarīgs garīgajā praksē, tas ir apzināšanās. Atrašanās tagadnes brīdī. Tas, ko ļoti bieži daudzās vietās saka, būt šeit un tagad. Pavērojot arī šī paša video laikā, cik bieži jūsu domas aizleca uz pagātni, vai uz nākotni, vai uz kaut kādu iztēlošanos, kaut kādu fantāziju, kaut kādu analīzi, vēl kaut kur. Cik daudz tad jūs koncentrējāt visu savu uzmanību tieši šim video. Kā vērojumi rāda, kā analīzes rāda, kad, vairāk kā 70% laiku cilvēku lielākā daļa pavada pagātnē, kaut ko tur atceroties, pārdomājot, analizējot. Tad kaut kādus 20% laika aptuveni tā nosacīt. Domā par nākotni, labi, ja 10% paliek pāri tagadnē, tam būt šeit un tagad. Bet visas lietas, ko tu vari izdarīt, tikai šeit un tagad šajā brīdī. Vai tu vari izdarīt kaut ko nākotnē? Tas ir iespējams. Vai tu vari izdarīt kaut ko pagātnē? Taču nē. Nākotne vēl nav iestājusies, tu tur nevari neko izdarīt. Tu par nākotni vari tikai plānot un domāt. Jā, plānot tu vari. Un pagātni tu vari atcerēties, tur tu arī neko nevari izdarīt. Izdarīt tu vari tikai tagadnē. Vai laimi tu vari izjust nākotnē vai pagātnē. Tas ir neiespējami. Laimi tu vari izjust tikai šeit, šajā brīdī, tagad. Esot tagad. Esot tagad, tu pats sevi kaut ko vari izmainīt. Esot tagadnē, esot šeit un tagad, tu vari izjust prieku, laimi, vai arī naidu un dusmas. Bet visas lietas notiek tagadnē. Tas ir neizbēgams princips. Un tāpēc jau būtu tā kā pēc iespējas vairāk jākoncentrējas uz patreizējo momentu. Nevis jāļauj savām domām lēkāt kaut kur. Un kamēr tavas domas un sajūtas lēkā kaut kur,
tu arī īsti neizanalizē to, kas notiek pašlaik. Tu būtībā esi tādā kā transa vai hipnozes stāvoklī, tu neesi šeit un tagad. Ja tu neesi šeit un tagad, tad tu esi kaut kur citur. Nu, tas ir šis neapzinātības stāvoklis, transa stāvoklis, hipnozes, apmātības stāvoklis. Nu, to var dažādas epitetus lietot, bet neesi šeit un tagad. Kaut ko izdarīt, tu vari tagadnē. Un nu, būtu ļoti, ļoti rekomendējams, ka cilvēki, teiksim, apmēram 50% no savas uzmanības veltītu tagadnē, jā, 20% pagātnē un 30% nākotnē. Tas būtu tāds optimums. Jā, mums ir jādomā par nākotni, mums ir jāplāno nākotni, kur mēs gribam virzīties, un mums jāanalizē arī pagātni, jāanalizē pagātnes kļūdas. Mums vajag balansu starp visiem. Neviens no mūsu posmiem dzīvē nav norakstāms. Viņiem visiem ir kaut kāda dziļāka nozīme. Bet tomēr tas akcents ir uz to, ka mēs lielākā daļa laika pavadām tagadnē. Esam šeit un tagad, nevis kaut kur ļaujam savām domām lēkāt šurp turp. Nākošais princips, kas garīgā ceļā ļoti būtisks, tā ir beznosacījuma mīlestība. Un tas nozīmē to, ka tu mīli bez cerībām. Tu mīli vienkārši tāpēc, ka tu mīli un neko negaidi pretī. Un atceramies vēl vienu lietu, ka mīlēt citu, tas nozīmē dot otram to, ko viņam vajag, nevis to, ko es uzskatu, ka viņam vajag. Ja? Šeit ļoti bieži tiek jaukts un ļoti bieži tiek diezgan manipulēts ar šiem terminiem. Cilvēki arī diezgan bieži melo paši sev, reizēm apzināti, reizēm neapzināti, bet tātad princips ir dot otram to, ko viņam vajag. Nevis to, ko es uzskatu. Okay. Tas ir kaut kas ļoti labs, es to nopirkšu un viņam uzdāvināšu. Viņš saka, man to nevajag. Kā tu mani nemīli, tu mani necieni? Tad tas nozīmē, ka es tas dāvinātājs necienu to otru cilvēku. Par mīlestību tur pat vispār nav runas. Es gribu kaut ko viņam uzspiest, to, kas ir atbilstoši pēc maniem kritērijiem. Mani kritēriji varbūt ir ģeniāli un brīnišķīgi, bet viņi ir labi tikai un kategoriski man. Citam cilvēkam vienalga, kas viņš nebūtu, brālis, māsa, bērns, vīrs, sieva, ir citi kritēriji. Viņam ir citas vajadzības. Un mīlēt tas nozīmē neko negaidot pretī. Ja tu apprecējies un radīji bērnus tāpēc, lai tev vecumā būtu, kas par tevi parūpējās, tad tu nestāsti, ka tu mīli bērnus. Te nav pa mīlestību nekāda saruna. Nekāda sakara šeit nav ar mīlestību. Tam ir sakars ar biznesu. Tas ir projekts. Vai arī, par ko tu mani mīli? Attiecībās laikam kāds uzdod šo jautājumu. Ja tu uzdod šādu jautājumu, tad par mīlestību šeit nav runas. Mīlestība nav par kaut ko. Mīlestība ir vienkārši stāvoklis, kas vienkārši vai ir vai nav. Mīlestība nevar būt par kaut kādu izdarītu pakalpojumu, nodrošinātu komfortu vai vēl kaut ko. Tie ir līguma attiecību jautājumi. Es nesaku, ka viņi ir slikti vai labi. Viņi vienkārši ir, bet tikai nevajag viņus saukt par mīlestību. Vēl viens princips, kas ir ļoti svarīgs garīgajā praksē, tas ir nepieķeršanās. Tu nepieķeries nekām, ne lietām, ne notikumiem, ne cilvēkiem. Lietas ir tikai lietas. Viņas ienāk tavā dzīvē, lai tu varētu kaut ko izdarīt. Cilvēki ir visi ceļotāji, visi meklētāji. Cilvēki tavā dzīvē nāk un iet, tieši tāpat kā tu nāc un ej citu cilvēku dzīvēs. Ļauj viņiem nākt, ļauj viņiem iet, nepieķeries, neturi viņus. Ja tu viņus sāc turēt, tad padomā, vai te runa nav par tavu egoismu. Te sakās bailes, kā es dzīvošu, ja viņš aizies? Tu neesi brīvs, tu neesi neatkarīgs. Nepieķeries lietām, naudām, cilvēkiem, nekam. Un jo tu mazāk liec šīs robežas, jo vieglāk citas lietas, citi cilvēki var ienākt tavā dzīvē. Ja tu būvē kaut kādas robežas pie vecajiem, esošajiem, tie jaunie citiem, viņi nevar ienākt. Tu pats liec problēmas iekšā, tu liec rāmis iekšā. Es tātad gribu tādu cilvēku, kāds bija tas, un tas citus es ignorēšu, bet varbūt, ka kāds cita tipa cilvēks tev var būt daudz labāks partneris. Un tas arī attiec uz, piemēram, mirušo atlaišanu. Ļaujiet cilvēkiem nomirt un iet no jūsu dzīves projām. Ir pienācis laiks. Tas ir dabīgs process. Nepieķerieties mirušiem. Jā, mēs izrādām cieņus, mēs mirušajiem mēs viņus paglabājam, vai arī pēc nāves izrādām cieņu. Jā, tas ir pilnīgi noteikti, bet mēs nepieķeramies. Nākošā lieta ir mērens asketisms dzīvē. Pilnīgi normāli ir dzīvot tā, lai dzīve būtu prieka avots. Ir pilnīgi normāli, ka es gribu komfortu, es gribu garšīgu ēdienu, es gribu
košu, spilgtu, skaistu apģērbu, es gribu gūt seksuāls baudas vai vēl kādas citas baudas. Tas ir pilnīgi normāli. Baudu gūšana ir pilnīgi normāla parādība. Bet, ja es kļūstu atkarīgs no baudām, tad es zaudēju savu fokusu no garīguma. Un tāpēc tāds mērens, šeit ir runa par tādu mērenu, vieglu asketismu, viegli ierobežošu asketismu uzlikšanu, lai es nekļūtu atkarīgs no ēdiena baudām, no apģērbajiem, no komforta, no seksuālām baudām. Jā, tās visas lietas manā dzīvē ir eksistējošas, bet zināmās robežās, saprāta robežās. Pārmērīgs asketisms arī ir diezgan degradējošs. Ar to domu, ka es tagad aiziešu mežā, dzīvošu tur būdiņā, meditēšu un kļūšu ļoti garīgs, ir diezgan diskutējams jautājums, jo te ir pārspīlējumi. Būtībā runa ir par to, ka dzīvot viegli, nekam nepieķeroties, kas ir tas iepriekšējais jautājums, un ja tu pieķeries meditācijai šajā gadījumā, piemēram, vai pārspīlētam asketismam, atsakoties pilnīgi no visu, dzīvojot pēc Diogena principā, tu kaut kam esi pieķēries, tu esi uzlicis atkal sev kaut kādas robežas. Uzliec robežas, lai nekļūst no tām lietām atkarīgs, bet robežas vieglas, lai arī tu nepieķertos šīm robežiem, šiem ierobežojumiem. Nākošais princips ir altruisms. Parūpēšanās par citiem, kas ir ļoti svarīga garīgā ceļa sastāvdaļa. Tas ir tad, kad tu domā ne tikai par sevi, bet kaut kādā veidā par citiem cilvēkiem, sabiedrību, par kaut ko citu vēl bez sevis. Jā, mīlestība sāks ar mīlestību pret sevi, viennozīmīgi. Nemīl sevi, tur par citu cilvēku un sabiedrības mīlēšanu tur nav pamata pat runāt. Bet altruisms, palīdzēšana citiem, rūpes ar citiem ļoti palīdz ņemt šīs robežas nost, bet viņam ir jābūt tādam vieglam arī. Tādam, kas tev nerada problēmas un apgrūtinājumus. Tu vari nodarboties kaut kādā veidā ar labdarību, piemēram, vai parūpēties par kādu citu cilvēku, vai dzīvnieku, vai augu, vienalga par ko. Bet tur ir viena tāda lieta, ka neko negaidot pretī. Ja tu iedomājies to, ka es tagad noziedošu naudu baznīcai, lai viņi uzliek jaunu jumtu, un ka par to es sev iegūšu kaut kāds bonus garīgajā ceļā. Stop, padomā šajā brīdī, ko tu dari. Tu visumam diktē līguma noteikumus. Un pēc tam tu uzliec tai baznīcai to jumtu, apmaksā to jumtu uzlikšanu, un nekas tavā dzīvē nemainās. Vai pat vēl sliktāk, tur pat kaut kas vēl jūk un brūk. Un tad tu saki, kāpēc es tai baznīcai to naudu devu? Pagaidi. Te nav runa par altruismu. Te ir runa par biznesu. Un piedomā par biznesu, kur tu vienpersonīgi visumam sāki diktēt noteikums. Vai visums tev deva savu piekrišanu? Padomā par to. Nē, tu palīdzi kaut kam, bet negaidi par to neko pretī. Tu dod to brīvi un atceries tad par spoguļu principu. Un tad brīvi tieši tāpat visums tev arī kaut ko dod pretī. Viņš iedod kaut kur varbūt citā sfērā, citā veidā, citā formā, jā, bet tikai tad, ja tu to dod brīvi. Ja tu to dod ar nosacījumu, tad arī visums tev kaut ko dos ar nosacījumu. Tas būs godīgi. Tā ir ļoti būtiska lieta un būtu ļoti vēlams, ja mēs sabiedrībā daudz vairāk palīdzētu vienalga kam, dzīvniekiem, cilvēkiem, kaut kādā veidā neko negaidot pretī. Un arī tādā formā, lai nesāktu apgrūtināt sevi, tad tam arī nav jēgas. To, kas ir viegli, ko es varu viegli iedot citiem, lai viņam kaut kas dzīvē ir labāk, vieglāk, un neko negaidu pretī. Ir svarīgi atcerēties, ka garīgā attīstība tas nav stāsts par meditāciju, stundām ilgām lūkšanām, jogas nodarbībām vai vēl kaut ko citu. Garīga attīstība tas ir ļoti sarežģīts un plašs process, kurš notiek ar tiem soļiem, kā jau tikko es stāstīju, bet ar to mērķi, ar to virzību, ka saprast to, ka mēs visi esam viena dievišķā principa sastāvdaļas un ka mēs visi esam vienoti. Un ka visas šīs metodikas, kuras mēs te pieminējam, tie ir tikai instrumenti šajā ceļā, ka viņas pašas par sevi vēl nenozīmē neko.